kas attiecās par biznesu, piemēram, man pirmā pieredze bija tad, kad man bija 16 gadi. Es sāku mācīties Rīgas tehnikumā, tad savā laikā to sauc Rīgas industriālais politehnikums, un stipendija bija 30 rubļi, par to tur neko nevarēja nopirkt, man neviens cits nevarēja palīdzēt mājās, tur mamma viena pats strādāja rūpnīcā, man bija jādomā, kā izdzīvot, par kādu naudu gāja runa, kā nopirkt saldējumu, kā aiziet uz kino, kā apģērbties. Tas, par ko šodien jūs praktiski neviens nerunā, pat visnabadzīgākajās ģimenēs jautājums, kā apģērbties, tāda tēma nav. Tu vari dabūt kaut vai humpalas, dabūt, kas ir top drēbes priekš tā laika, vai ne, kur tev pa brīvu kāds uzdāvina. Vai arī aiziet pat Rīmī veikalā vai kādā citā nopērst kaut ko palēto. Tajā brīdī, lai nopirktu džinsa bikses, tas bija jāstrādā. Vienas džinsa bikses labas maksāja 100 rubļu, alga bija 120, tad visa alga aizgāja vienām biksēm. Labas krosenes, ja tu gribēji moderns nopirkt, tā kā jums dažiem ir, tas arī maksāja 100-200 rubļu vesela mēneša alga. Tātad vienu mēnesi tu strādā, lai nopirktu džinsus, vienu mēnesi tu strādā, lai nopirktu kurpes, lai ziemas jaku nopirktu, tad 2 mēneši jāstrādā. Un tu saproti, ka īsti kaut kas ar to sistēmu nav pareizi, tā bija vēl Padomju Savienība, un es biju tehnikumā, un tad tur parādījās cilvēki, kas teica, vai tu negribi tur pārdot kaut kādas lietas, nopelnīt arī kaut kādu naudu. Un tad viņi atnes iedot komisijā. Ko nozīmē komisijā? Es par to nemaksāju, man iedot uz nedēļu patergot tās pašas džīnsas vai kaut ko citu. Un tad es tās mantas tur mēģinu nopārdot, un es nopelnu 5 rubļus, nopelnu pārdodot vienu lietu, 10 to. Un beigās man sāka veikties, un es saprotu, ka es mēneša laikā nopelnu pārsimt rubļus. Un tad pēkšņi es domāju, pagaid, es strādāju, es tagad mācos tehnikumā, man ir 30 rubļu stipendija, bet es nopelnu, piemēram, 200 rubļus vai 300. Un beigās es varu iet strādāt rūpnīcā, kurā es varēšu pelnīt 150 rubļus. Kaut kas nav kārtībā ar to sistēmu, tā bija Padomju Savienība. Kāpēc jāstrādā mēnesi tajā smagajā tā, ja es varu kaut kā daudz vieglāk nopelnīt, vienkārši kaut ko pērkot, pārdot. Bija 16 gadi apmēram. Tas ir tas, kas man lika aizdomāties, ka tā sistēma nebija pareiza, bet ko es ieguvu? Tā pieredze, jo ko nozīmē? Piemēram, ja tu gribi kādam kaut ko pārdot, tev jāsaka labs pulkstenis, tur kolosāli, tas tev jāzina, tev tā prece ir jāstāsta tikai tas labākais, lai klients nopirktu. Piemēram, tu nevari pateikt to, nopērst pulksteni, kāpēc? Man viņš nav vajadzīgs, viņš ir slikts, viņš vispār ir, kas saka, pilnīgi nestrādā, tur viss nopērst. Tā nē. Ja tu gribi pārdot, tev jāstāsta, cik tavu prece ir laba, nevis cik prece slikta. Pieredze, vārds pieredze.